Šodien īpaša diena. Šodien runāsim par manu mīļu tēmu. Dārzs bez krūmiem un kokiem nav īsti dārzs manā skatījumā. Un šodien mēs parunāsim par to, kā iegūt vēlamajā formā tieši tādus krūmus, jeb mazus kokus, kā mēs vēlamies. Un viens variants, kā mēs zinām, vienmēr ir, ka mēs varam jebkuru augu ņemt un piekuriģēt formu viņam. Lēnām iegūstot tādu formu, kā tieši mums gribās. Bet otrs variants ir, mēs jau mērķtiecīgi iestādām augu, kurš pats aug konkrētā formā. Un mums tādā brīdī, kad kaimiņš griež, tā kā to darīju tikko es, nekas cits neatliek, kā sēdēt un skatīties un priecāties, kā augs pats aug konkrētajā formā. Cilvēkam, pat kuram dārzs neinteresē, pēc vizītes pie tiem ir sajūta, ka gribās. Nu, mēs sev arī uzstādījām tādu uzstādījumu, ka mums šī glezniņa, kas ir dārzs, ir teiksim, gleznotājiem jāatrod arī krāsas. Viens var uzgleznot, bet bez krāsām mums tā bilde iznāk diezgan pašvakar. Un tāpēc mēs uzdevam sev tādu uzdevumu atrast tādas formas, augus, krāsas, ar tādām krāsām, ar tādām formām, faktūrām, lai šī bilde, ko mēs gleznojam, tā sacīt, lai viņi iznāk sulīgāk, lai viņi iznāk priecīgāk, lai viņi iznāk tādu košāk. Īsumā raidījuma mērķis ir, ka no visiem 10 000 skatītāju vismaz jūs konkrēti un vēl kādi 999 pamēģināt kaut ko iespraust. Šodien vai rītdien, bet nākamās nedēļas laikā kaut ko iespraužat un veiciet savu eksperimentu. Iespraust ir viens, to mēs varam ļoti daudz arī mēģinājuši, bet ir vēl jātiek līdz apsekņošanai. To, lai to veiksmīgi izdarītu, jāsāk, protams, ar griešanu un spraušanu. Paskatīsimies tā drasnāk, kas ir tiem vairāk enerģijas. Šī gadījumā mums ir šķirnīte, kurai nedaudz ir ar baltiem, kremīgiem dzinumgaliņiem. Nogriežot apakšā šādā te veidā pēdiņu, mēs dabūnam spraudenīt. Un te ir tādu tajā vietā, kur augs pievienojas pie zara, ir tāda saucamā pēdiņa. Šādā veidā augu atraujot, viņas šūnas sadalās, viena no otra atdalās. Nevis tiek tā ir tāda koku zaru griešanā vieta, kur ir mums zara valnīca, vai ne? Lielākā mērogā. Un šāds te spraudenīts ir ļoti labs, lai viņi varētu spraust jau, un viņš ir pietiekami liels, nepārāk maz. Vēl, lai skatītājiem tad noprecizētu, tad no sēklas arī var izaudzēt interesantas formas, bet nebūs tieši tāds pats materiāls, kā mums ir mātes augs, vai ne? Jā, tur var būt ļoti dažādi. Pārsteigumi. Bet, ja mēs klonējam, kas cilvēkiem nav atļauts joprojām, mums Latvijā, tad mēs paņemam zaru. Tad būs līdzīgi kā dvīnišiem. Viņi pat sanāk kā vienas olšunas dvīniši. Tas ir tas, ko es gribēju zināt. Tad lielākā daļa arī skatītāji, ja jūs gribēsiet paeksperimentēt dārzā šovasar, ir īstais laiks, tagad jūlija beigas, augusta sākums, vēl ir septembrī var eksperimentēt, vai ne? Jeb septembris jau visu laiku var eksperimentēt, jo būtībā skujkoks, ja teiksim, tā kā man sākumā prasīja pēc skujkokiem, skujkoks mēs vairāk spraužam agri pavasarī, jo tas process, apsekņošanas process ir mazliet garāks. Ja mēs to darīsim tagad, mēs arī daram šajā laikā, bet tās formas, kas vieglāk apsekņojas. Bet ir šķirnes, kuras, tās pašas seglas, viņas sakņošanās ilgums 9 mēneši. Un tāpēc varbūt, teiksim, tie, kas iesāk šāds, te labāk ieteikt ar tūjām sākt vai kaut ko tādu, kas vieglāk apsekņojas. Skatītāji, ja jūs vēl šaubaties, jums ir vērts mēģināt vai ne, paskatieties ārā pa logu, ja jums ir kāda tūja vai kādam kaimiņam ir tūja, tā, kas būs iemesls aiziet līdz kaimiņam, paprasīt kādu zariņu. Ir tūjas forma Golden Globe, kur mēs varam kā dzeltenu kompaktu. Nosaukums ir dzeltena bumba. Zelta bumba, Golden Globe, ja, latīniski. Bet šeit ir šķirnītes selēna, kas mazliet mazāk, lēnāk audzīgi un tā mazliet košāk. Viņiem tāds zaļgan dzeltenas forma. Bet arī ļoti blīva, un tā ir nākošā, kas, teiksim, no dzeltenām formām
kas neaug tik liela kā Golden Globe, tā izaug līdz 2 metriem. Bet viena lieta, ko es parasti nojaustu, cik liels augs var izaugt, skatīties viengadīgais pieaugums. Ja šī gadījumā tie 10-11 centimetri, jūs varat izrēķināt paši, cik liels viņš būs pēc 10 gadiem. Protams, viņš var sasniegt maksimālo savu habitusu, bet pat 20 centimetri vienā gadā. Reāli kaut kādos 10 gados viņi varētu būt kaut kādi 1,20 m, 1,30 m. Skatītāji, jums vajag bumbu, bet arī tādu, kas aizsledz, piemēram, blakus esošo ielu vai gājējus, tad jums vajag bumbu, kas aug vismaz 2 metrus, piemēram, kā šī. Šī ir Woodwardi šķirnīte, tā ir pie mums jauna šķirnīte. Un pieaugums jau ir tāds 25-30 cm viena gada laikā, vai ne? Līdz ar to viņa aug ātrāk, viņa būs lielāka. Jā, vismaz 3 metri diametrā. Var sasniegt. Bez cirpšanas. Lai kas arī būtu aiz šādām smaragda tūjām, jūsu dzīvi tas nekādīgi neietekmē, jo tūjas ir zaļas visu ziemu, un tieši tāpēc bieži vien viņas tiek stādītas. Un šāds dzīvžogs no smaragda tūjām izaudzis 12 gados. Vērts iestādīt jau šogad. Skatītāji, visbiežāk jau mums tūjas asociējās ar mūžīgu stādījumu, ko mēs izvēlamies ierobežot skatu no sava gruntsgabala vai uz savu gruntsgabalu. Un tad viena no populārākām ir smaragds. Mēs stāvam kā reiz pie smaragda. Rietum tūjas šķirne smaragds. Jā. Šī ir šaura piramīda forma. Tas konis šaurais. Ir cilvēkam viņi nepatīk, tāpēc, ka tas konis, bet... Jo paliek dzīvžogā drusku paliek tāds tā kā aizjūst aiz zobi. Bet ja mēs nopaļojam tos netik augstu audzēm, viņas saslēdzās ļoti labi kopā, un tas būtībā tikai tas pirmais iespējas tāds ir. Jo smaragdam arī uzreiz mēs skatītājiem, ja jums parasti prasa vai kāds paziņoja, ka tāda ļoti koši zaļa visu cauru gadu, nepārāk ātri augoša, kompakta, tad tas vienmēr ir smaragds, vai ne? Viņai nav konkurentu. Jā, būtībā uz šobrīd, viņi saka, smaragdi parasti dzīvo Jūrmalā. Tu saproti, kāpēc. Jūrmalā vajag visu glamūrīgi un jā, smuki. Un tad šeit nekas nav pie cirpšanas daudz jādarbojās, un viņi salīdzinoši ļoti viegli kopt. Perfekti izskatās ziema, vasara. Nav ziemas tā brūnēšanas krāsa, viņi tā neparādās. Jo tas balans, man liekas, smaragdā skatītāji ir atrastas balans. Ja mums ir vienkārši brīvi augoši parastā rietum tūja, viņi var izaugt 15 metrus, pat lielāk. Un tāpēc jums būs daudz jāgriež, ja viņi būs dzīvžogā. Var uztaisīt arī mazāku, ļoti lēni augošu. Un būs jāgriež ļoti maz, bet lēni izaugs. Smaragds ir tā tūja, kas tomēr jūsu dzīves ciklā izaugs par blīvu dzīvžogu, bet būs maz jāgriež. Viņiem vēl viens pluss, ko es uzreiz varu pateikt, kas ir daudzām šķirnēm, kad ar sniegiem, kas sasniegt, tad viņi lauž ārā zarus. Tad šķirnēm ir zariņi ļoti elastīgi, un viņi sniegs nopracina nost no zariem un zaru uzceļas augšā, un viņi neliec visas galotnes nost. Tas ir labi. Un arī pavairošanas ziņā salīdzinoši smaragdi ļoti labi vairojās. Šāds spraudzenīts, es paņemšu, var redzēt vienu, ja? Un atkal, ja pa garu, ja varam iespraust, tad spraužam tādu. Ja pa garu, tad noņemam nost. Ja gāžās riņķi. Jā, un iespraužam apmēram 2-3 cm tā, lai nedrīkst būt kujas iekšā zemē, bet šo daļiņu, apakšējo daļu var spraust iekšā. Spraudēm jābūt koksnēm arī, vai ne? Un tad, piemēram, Holandē sprauž šāds ļoti maziņas spraudenīs, un citreiz tāds ļoti mikrospraudenīs. Un tādā veidā pavairo ļoti lielos vairumos. Es esmu mēģinājis dažādas, es pat arī šāds ir lielas spraudes, apsekņojās, viņam ir ļoti ātri daba un gatava, bet rezultāts vienkārši ļoti daudz nenogriezīs no vienas tāda. Tas iznāk šāds spraudens, iznāk diezgan padārgs reāli. Ja jūs sadalīsiet šo tūju, tad es esmu mēģinājis. Ja? Tad tas nav vairs tādi maziņi, viņi ir, mums neko daudz nemaksāt, bet, ja kaimiņš apgriež savu dzīvžogu, kāpēc gan ne? Ja kādam nepatīk zaļā krāsa, tad ir smaragdam arī dzeltenā forma. Tas arī ir smaragds, ja? Zeltas smaragds. Nopietni, kā sauc šķirde? Golden smaragd, jeb smaragd gold. Nu, lūk, skatītāji. Viss lēnāk aug, ja? Viņi ir praktiski līdzvērtīgi smaragdam, bet tādi ļoti kožas zelteni un būtībā parādīs to, ka mūsu ziemām ļoti labi pagaidām. Ir daži galiņi jāpraut dažreiz, bet tas varbūt arī tāpēc, ka tas strauji no siltā uz augsto pāriet, tāpēc, bet tā kopumā te jau visiem kaimiņiem ir uz ielas zaļais smaragds un jums gās atšķirties, tad jums ir zeltenais smaragds. Var kombinēt kopā dažādos ritmus. Vien tādu. Šitā ir kolona veida tūja. Un arī to var, un to dažreiz, ja gribam tas justies kā siltās zemēs, kur cipreses aug, šo te var izmantot. Nogriezīšu arī kādu spraudenīti. Viņas veido tādu izteikti cilindru veidu, un pa gabalu izskatās, ka tādas cipreses.
ar sīkākām skujām egle, ar zilākām skujām egle. Cik vien daudz to skuju koku, kas to lai zina. Sugas, ģintis, bet principi, lai izveidotu labu dārzu, nav tik daudz. Un viens no principiem ir, mums ir jāpieiet pie augiem klāt. Un tad labs, labi kopts zāliena celiņš ir viens no labiem veidiem, kā to realizēt. Vēl jau vairāk, ja mums blakus ir kontrasta augs, lielām sulīgām lapām, hosta ģins ar daudzām sugām, šķirnēm, iedod mums celiņš, hostas un skujkoki. 3 lietas reizēm pietiek, lai izveidot labu ārtelpu, jeb dārzu. Lai tu tagad veidotu savu dārzu pilnīgi jaunā vietā, cik procenti tavā dārzā būtu skujeņi? Jo es varu pateikt, cik manā dārzā būtu. Nu, kad mēs varētu skatītāji jūs visus sadalīt tā grupās no tiem, kuriem būtu 100% skujeņi, no tiem līdz tiem, kuriem nebūtu vispār skujeņi. Un interesanti, kur ir varis skalā? Es domāju, vispār proporcionāli 25–30% skujkoki, tas būtu ļoti normāli. Trešā daļa varētu būt lapu krūmi un koki. Un vēl viena trešdaļa tas varētu būt ziemsvietas. Tas būtu tā diezgan normāls proporcijas. Tas varētu plus mīnus mainīties, bet tas būtu labi, jo tad būtu tas dārzs tāds harmoniskāks. Man ir drusku mazāk nekā varim ar skujkokiem. Man pietiktu ar 20, ja pat 15% skujkokiem dārzā. Un man būtu vairāk, varbūt tā tendence uz tām graudzām. Es pats jūtu, ka tas ir drusīļi man tas kustīgais un dinamiskais dārzs. Bet interesanti skatītāji, vai jūs varat atbildēt uz jautājumu, cik tad jums būtu dārzā jābūt skuju kokiem, jeb skuju augiem, jeb mūžaļiem augiem? Un tūjs ļoti garšo stirnām. Gadījumā jums ir tāds 1,20 m augstumā tikai stumbrs, no tūjs palicis drīzāk stirne ir paciemojusies. Bet cilvēkiem tūjs negaršo, cilvēkiem garšo, piemēram, zilenes. Vari, mēs pie reizes varētu iespraust arī dažas zilenes. Varam? Kāpēc gan ne? Un te zaļos, protams, ņemam resnākos, vismaz tādus, kas ir vairāk pēc cērkociņa resni. Dienumi, šitie paši ļoti labi, un tos var sagriezt. Un var arī mazliet tievāks, un parādīšu arī tāds mazāks, tas varbūt. Un principā vislabākie ir šādi tādi vidēji lieli, tāds viegli. Es uzreiz varbūt parādīšu arī tas spraušanas moments ļoti vienkārši. Nogriež apmēram 3–4 pumpurus, apakšējo lapiņu noplēšam nost. Šeit būtu, es tātad ar štēriem parādīšu, bet to labāk ar žilēt griezt. Šādi griezumiņi pretī apakšējām pumpuram. Kāpēc apakšējām pumpuram? Tāpēc, ka, ja gadījumā kāds no šiem pumpuriem nobojāsies, un tad arī apakš šīs te pie saknītes nāks ārā. Tas ir rezerves pumpurs, kas tad jau būs kaut kas misējies augšā, tad šīs rezerves pumpurs. Tāds izskatās spraudiens zilenē, ja melenē, Kanādas augstai melenē. Un tas tā lieta ļoti vienkārši, bet jāsaka, tad, kad mēs kādreiz 15, vairāk kā kādus atpakaļ sākam, tad ļoti grūti izdevās tā apsekņošana. Teica, ka baigos stimulators vajag, citādi nevar, bet vienkārši beigās izrādās, ka vajag nodrošināt gaisa mitrumu. Un šādas apsekņojas apmēram 2 mēnešu laikā. Un var teikt, procentāli, mums ir tā no 90 līdz 100%. Tad faktiski visiem augiem, lai viņi apsakņotos, īstenībā tas gaisa mitrums ir tas, uz ko cilvēki iekrīt. Tieši tā, tāpēc, ka šie 2 mēneši, kas jāuzpasē, tur nav tā, ka tur nav arī brīvdienas. Protams, pa naktīm tas nav jāuzpasē, bet var mierīgi gulēt, bet dienā no saules līdz rietam šis laiks ir jāuzpasē. Jo visu laiku ir kāja saule, tā ir fotosintēzes process, un fotosintēzes process nozīmē iztvaikošanu. Un augam vajag paņemt ūdeni pretī, vai ne? Tā. Un ja viņš gaisa mitrums nodrošinās, tur nevajag, mēs to darām ar laicīšanu, bet ar miglu. Ir arī gaisa mitrinātāji, ko var nopirkt veikalā ļoti. Tie paši, kas dzīvoklī, ziemā, tos mēs vasarā siltumnīcā. Tas ir svarīgi, lai tas mitrums nebūtu, lai lapas būtu valgas, bet lai nebūtu slapis visu laiku. Ja mēs laistīsim, mēs kādreiz pārlējam. Tāpēc vēl ir jautājums, ko es parādīšu arī, kas ļoti svarīgs substrāts, kurā mēs liekam. Mēs izmantojam perlītu, maisot kopā ar kūdru. Un viss svarīgākais, un vēlreiz viss svarīgākais, tas ir skābums. Ja nav skābums, jūs varat spraust un gaidīt mēnešu daudz. Ja nav, kas ir augsnes skābums, es domāju, jau katrs zina, tas ir pretēji kaļķainai augsnei. Ja? Mēs neizmantojam stimulators, bet tie, kas izmanto, kāpēc
vismaz mīļā miera labāk, kāpēc ne? Bet es vispār, mēs tiešām neizmantojam nevienu stimulātoru, saules enerģiju, mitrums un labs domas. Un apmēram 4. gadā var teikt, ka jau var pirmo ražu vākt. Gan jums, gan jūsu bērniem. Ir viens krūms. Pēc to var pabaroties. Kā man te tikko zars atdalījās no krūma. Mēs spraudīsim ar visām ogām. Mēs viņus saspraudīsim ar visām ogām. Gatavās vajag apēst. Lai viņš spraust. Tās ir tūvis, kas spraust 18. aprīlī, un te var redzēt jau, kā veidojas saknītes. Un te ir tas, kad ir šāds kasetes, ko mēs izmantojam, viņam ir ļoti specifiski daudz gaisa spraugu, un līdz ar to sakņošanās notiek labāk. Un substrāts te var ļoti labi redzēt blakām. Kastītēs ir gan tas gaisam, un kūdra un pērlīts. Un pērlīts ir 50% puse kūdra. Līdz ar to gaisa piekļūst klāt, un ja ir laistam, mēs nevaram tik pārlaistīt viņus. Jo tas ūdens tad iztek cauri. Bet, apmēram šajā laikā sakņoties atsevišķi tīnas, apmēram 1,5 mēneša laikā jau pirmās saknītes. Un šitie varbūt jau 3. mēnesis, kad ir. Skatītāji, lūk, mēs esam arī darba kabinetā, kur mēs praktiski pastīsimies, kā tad augam pa labi palīdzēt kļūt par augu pa kreisi. Jeb kā viņam kompensēt trūkstošo šobrīd auga daļu, to, ko mēs ikdienā neredzam, bet viņi atrodas zem zemes. Tās ir saknes katram augam vajadzīgas, un mēs, tā teikt, palīdzēsim zariņiem tikt pie saknēm. Tas ir 2 gadu laikā mēs varam dabūt šādu stādījumu, būtībā ļoti labs priekšstādīšanas. Ja mēs gribam dzīvžogus stādīt, ir arī tādas var stādīt un arī ļoti daudz tā precizēšo. Vēl sapulcinām saknes un pārstādām lielākā podiņā vajag gruntī, vai ne? Bet tagad paskatīsimies, kā tad šim nabadzīgam, kuram vispār nav sakņi, pat domas par saknēm viņam līdz šodienai nav bijušas. Viņš jutās kā... Viņam, es domāju, jau ielikt šīs domas visu laiku, viņam visu laiku dzīvot gribās. Un līdz ar to, ja mēs kaut ko noņemam no viņš visu laiku dzīvoja pie mammas. Pie mammas. Viņš tagad nabags ir pēkšņi. Mēs nogriežam šo te vienu zariņu, es parādīšu, kā ir vienkāršākais zariņš, ir apmēram 10 centimetru gars un spraužam iekšā te var pērlīt kūdrām. Pavilksim to. Varētu arī to zariņu garāku taisīt, piemēram, šādu te. Šī tāda te zariņa. Arī tas būs labs spraudenīs, bet labāk. Nepacietīgākie spraužu garus. Jā. Un vienalga, var sadalīt šādas te maziņas spraudenīšu. Apakšējo daļiņu nogriež nost un spraužu iekšā. Plēš nost, un tad bieži vien paliek tā astīte, tad viņi jānogriež nost, lai viņi spraužot, jūs neatlocat nost un miziņu nenoņem nost. Tā arī var lielāks spraudeni. Tie nepacietīgie, tad, ja iespraužās tur iekšā zaļums, tad cilvēki paņem ārā un noņem viņu nost. Jā, tad es vienkārši ar štērītēm nogriežu nost. Un no to griešanu, piemēram, ar štērēm mēs cenšamies griezt tajā vietā, kur tas viss šaurākais. Tur tā kā rieviņi ir, var redzēt, ka vismazāk, un līdz ar to viņš viegli noplīst nost. Ja mēs plēšam tā, tad vienmēr paliek tā kā astīte. Un nevar iespraust, ne? Viņi grūtai, viņi atplēš to miziņu, un tas nepatiks. Lūk, spraudenīs ir pietiekami resns. Šitas būs... Tev labi sanāk, ne pirmo reizi izskatās. Jā, tas ir pietiekami vienkārši, vajag tikai izmēģināt un var ieteikt uzreiz, ko darīt ar tām pašām tūjām. Jo tagad jau nedaudz aizsadz mūs no jums skatītājiem. Pasieties, tad nebija dzīvšot, ka mazs dzīvšot viņš jau ir. Tūji nav tikai kapu stādījums. Neteiksim, mazās pundura tūjas ļoti bieži viņas izmanto, tāpēc tā pieminēja. Bet viņas apmēram mēneša laikā jau pirmā saknītes zena. Ja mēs šajā brīdī... Arī zini, kāpēc viņas izmanto kapos? Kapos izmanto izturīgus augus. Jā, varbūt tieši tā. Viens iebas, vai ne? Ja būs tur, tā patīk, ja aiziet ar Dievu visu laiku. Varbūt tūjas skaidās, ka mūžības simbols tāpat kā īvs. Vai vajag pie mājas stādīt tūjas vispārībā? Ir cilvēki, kas ir teikuši, ka tas ir ļoti indīgs un ļoti enerģētiski nepareizs. Tiem, kas tā domā, lūdzu nestādiet. Jā, un tie, kas par tā... Tas uzlādējās no jām? Jā, tieši tā. Tas ir un tūjas nav tikai vienkārši kapkoks, bet ir ļoti daudz skaistu formu, ar ļoti daudz krāsu niansēm, ar formu niansēm. Un šos tādus visā pasaulē ļoti plaši izmanto apstādījumu. Ar tūjām gan ir tāds stāsts, ka es nedaudz ticu, ka viņas visvairāk spēku mums dod ziemā. Viņas pavasaru savāc un tad ziemā atdod mums dārzā.
Un no viņām mēs tik daudz neiegūsim vasarā, jo vasarā mums ir ziedošie krūmi, kā šobrīd hortenzijas, pavasarī cēriņi, tad jasmīni, ka tie, kas spēlē tādā brīdī tūju uznāciens, vairāk mums ir ziemā. Tāpat kā eglis, Ziemassvētkos mēs iespraužam eglīti sev pagamu vidū. Varbūt tāpēc arī viņi izmanto kā fonu, ne tikai lai norobežotos, bet lai mēs to zaļumu dabūtu ziemā. Viens ir svarīgi, tas ir substrāts, tad mēs izmantojam. Mēs, teiksim, kā studenti gados mēģināja dažādas eksperimentus, mēs likām smiltīs, skalotā grantī, tīrā kūdrā, augsnes substrātā. Vislabākos rezultātus parādīja perlītes ar kūdru, tīru kūdru, skābu kūdru, kurā pievienots ir, teiksim, kaļķojumais materiāls, lai būtu pH līmenis. Šī gadījumā 5,5. Ja ir pa garu, tad viņas saīsina augšu zilenēm ar žileti, pārgriežam to pašu pamatnīgu, pārgriež tā, lai būtu glūts griezums. Šitais 45 grādu leņķī pretī pumpuriņam. Bet tas arī vēlreiz, tas nenozīmē, ka noteikti pumpuram var tikpat labi noplēst lapu un griezt zemāk no šādu te veidu. Ja mēs taisam daudz vai kaut kā? Tas nav. Viņš pietiekami labi sasakņojas gan tā. Tik daudz, ka vienmēr mēs cenšamies iedot viņam labākus apstākļus, lai viņi labāk apsakņojas. Skaties, viens labs triks ir, ja jūs kaut ko gribat spraust, labs veids, kā to darīt, ir, piemēram, kā mēs to šodien darām. Mēs pagaršojām, krūms bija garšīgs. Un ja mēs viņu gribam audzēt, kā šī gadījumā zilens taisnīgi šai te garšai, tad tas ir īstais brīdis spraust, jo mēs nevarēsim kļūdīties. Mēs pavarojam ģenētiski, kā mēs noskarējam, klonējam. Mums būs tieši tāds pats, mums bija garšīgas ogas, mēs vēlreiz pārleznamies, vai neviens nav samainījis zarus, viss pārējās ir zaļas, ir īstais vairojam. Mājās varbūt nebūs tik svarīgi tā šķirnes nosaukums, bet cik svarīgi būs, lai tā oga būtu liela un garšīga. Un tiešām spraudenītes, noplēšam zareņu, nogriežam dzinumiņu un spraužam iekšā. Šis te kātiņš no augļiem, to mēs nogriežam, lai augam pilnīgi skaidrs, kad ar augļiem viņam nav jādarbojās šobrīd. Arī šo te spraudenīšu, tas vēl citādas veidas gribēju. Bet ideja princips ir tas pats būs pacepris, tas būs kadeķiem, liela atšķirība nav. Ja runā tieši par tā pašā smaragdojām, viņas apsakņojas pat līdz 100%. Nav, ja mēs pareizi sagatavojam to zariņus, ja mēs tādu vidēji lielas, var arī sīkai pat vēl labāk sakņojās, bet to es ieteiktu labāk ziemā darīt. Tas ir, ja marts pavasara mēnešos, tad līdz pavasarim var ļoti labi sasakņot. Un pat ļoti ātrā laikā, jo tad, kad ir izgājis uz ziemas periodu, tad stādi ļoti ātri grib atdzīvojas un tā sakņošanās ļoti ātri notiek. Šī periodā būs apmēram 2 līdz 3 mēneši, un reāli viņas var apsakņot 100%. Nav tā, ka tik daudz jānodrošina gaisa mitrums, un varbūt nevajadzētu tīrā saulē, vajadzētu pienot, un to pienojumu ir agrotīkls, lielā ābele pie mājas, lecekts, dažādi var to taisīt. Mājā uz palodzes būs bieži vien grūtāk, tāpēc, ka mitrums, otrs ir gaisma bieži vien nepietiek. Teiksim, kur ir gaišs, tas loģijas vai kāds, tad tur varētu tīri labi. Tie dienedu loks, bet vispār ir labāk viegli pievienojumu. Tāpēc jūs redzēt, mūsu siltumnīcas viss nomiglots ar krītu. To var arī panākt tādā veidā, jo karstā laikā, ja tagad solta 30 grādus, tad siltumnīcā būs 50 grādi. Ja nomiglojuma krīt, gaisma atstarojās, līdz ar to iekšā temperatūra varētu būt pat mazāk nekā ārā. Man mācīja tās lietas, man teica, ka 36 grādi augs mirst pie 36 grādiem. Es pārliecināju, ka nemirst. Ka tās ir muļķības, tas daudz muļķības vispār grāmatas ņem pretī un papīrs. Lūk, te, piemēram, agrotīkli uzklājot visu. Protams, norasina ar smidzinātāju vai ieliekot kaut kādu mikromitrinātāju un vēl plēvīt virsū. Var arī šī gadījumā pārklāšu. Es tā vienkāršotā veidā, bet plēvīt dod to, ka arī siltums turās. Ja būs agrotīkls atstaros gaismu un ies tikai daļai gaismu, līdz ar to viņi auga nenogurs, viņa gaisa mitrums ilgāk. Ja būs tas telpa lielāk un ieliksim šo gaisa mitrinātāju, un gaisa mitrinātāju var nolikt arī blakām un ar kaut kādu pārvadu caurulīti pievadīt to mitrumu klāt, un tad jums varat strādāt savu darbiņu, un pa reizēm vajag tā, teiksim, rītpusē vai izveidināt viņu. Ja jums ir kaimiņi un viņam ir dzīvžoks un viņš viņu mēdz griezt, tad taisnīgi griešanas brīdis ir īstais brīdis iet un iepazīties kaimiņu, sadraudzēties. Iemesls ir spraudeņi. Jūs iegūstat spraudeņus,
saspraužiet, izaudzējiet un tad jau uzdāviniet atpakaļ kaimiņam. Lepns par paveikto. Tas šī raidījumā arī viss. Paldies, Vārī! Paldies par pieredzi un skatītāji, spraužiet un ziņojiet, kā jums aug. Ziņojiet viens otram ģimenes ietvaros, bet varat arī mums. Wow.